Pēc vairākiem laulībā pavadītiem gadiem Valentīna Reliņa uzzināja, ka viņai savu bērnu nebūs, un tā jau 15 gadus Valentīna rūpējas par 4 auģu bērniem – māsām Lauru un Litu, kā arī brāļiem Raivi un Gati. Raivis vēl mozoks bija par itim, ka atvedam līdz tam goldam. Līdz goldam bija galvenajiem, tikai čutstāji goja. Lieloko bija Lita, ja uzreiz jāmusim vajaga mamu, mani ap koklu, mēs braucam uzreiz līdzi. Protams, jebkurā gadījumā, labāk jau ir ar ģimeni, nekā, pieņemsim, ja tevi ieliktu bērnamā vai kaut kur citur. Ģimene jau vairākas reizes ir apmeklējusi Latvijas auģu ģimeņu biedrības jaungada pasākumu. Valentīna atzīst, ka tieši tad jūtama īpaša cieņa pret aizbildņu un auģu vecāku paveikto darbu bērnu labā. Tie kūpības sajūta, kad vairāki 100 gan boriņu, gan auģu vecāku satiekās kopā koncerts. Tas ir ļoti patīkami. Lai gan kopumā valsts atbalsts auģu ģimenēm nesot liels, Reliņi ir pateicīgi ikvienam laba vēlētājam, kas gadu gaitā ģimeni atbalstījuši. Tad Dieva palīgu, kad bija labāk, kad švakāk, bet bijām apģērbti, bijām pāduši. Tagad jau 3 ir pilngadīgi. Esmu vecmamma 2 mazim puisēšiem. Reliņu ģimenes stingro pamatu veido paļāvība Dievam un lūgšanu spēks. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Esam Medžugorjā bijuši 3 reizes. Igaunijā bijām, Lietuvā, Latvijā apceļot uz Aglonu īt katru gadu Raivišu gadu. 16 reizi jau go uz Aglonu. Galvenais, atbalsts, jebkura cilvēka atbalsts. Atbalsts no mammas, no brāļa, no māsām. Kad, pieņemsim, tev ir kaut ko, kam paprasīt un palūgt, un vienmēr būs atbilde. Valentīna Reliņa uzsver, ka kļūt par aizbildni vai auģu vecāku katram nav paspēkam, jo tā ir ikdiena, kuru veido smags un atbildīgs darbs.